Krievijas vēsturnieki Aleksandrs Djukovs un Vladimirs Simindejs nav vēlami Latvijā, tāpēc pirms pāris stundām iekļauti melnajā sarakstā. Tā lēmis ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Kā Latvijas televīzija skaidroja ministrijā, lēmums pieņemts balstoties uz drošības iestāžu atzinumu par šo abu personu apzinātu nevēlamu rīcību, kas kaitē Latvijas valstij un tās pilsoņiem. Djukovs, kurš ir fonda vēsturiskā atmiņa direktors, marta beigās plānoja atvest uz Rīgu Latvijas ārlietu ministrijas asi nosodītu izstādi. Aizvestā bērnība 1943–1944 uz Latviju aizdzīto bērnu liktenis. Djukovs arī Rīgā plānoja rīkot diskusiju ar vietējiem un ārzemju vēsturniekiem. Par Djukovu iekļaušanu Latvijas melnajā sarakstā tika domāts jau iepriekš. 2008. gadā Djukovs savā blogā internetā rakstīja, ka pēc Edvīnas Šņores filmas Padomju stāsts noskatīšanās viņam bijusi vēlme nogalināt tās režisoru. Kurš nav zinātnieku aprindās ļoti iecienīts, taču viņš izpilda zināmu tādu provocējošu lomu. Un viņa galvenais darbības virziens, tās ir Baltijas valstis pēc būtības, un sevišķi Otrā pasaules kara notikumi, kur fonds mēģina apvainot nevis atsevišķus nodevējus vai atsevišķus noziedzniekus, kuri bija noteikti abās, tā sakot, frontes pusēs, ja? Bet tomēr apvainot tautu, vispārīgi latviešu tautu. Kā noskaidroja Latvijas televīzija, ārlietu ministrs Aleksandru Djukovu un Vladimiru Simindeju iekļāvis Schengenas zonas valstu kopējā melnajā sarakstā uz nenoteiktu laiku. Un tas nozīmē, ka viņiem abiem būs liekta iespēja iebraukt visās Schengenas zonas valstīs. Visi 5